bijām ar ģimeni aizbraukuši izbraucienā uz kaimiņu valsti, dzīvojām viesnīcā. Mani bērni bija toreiz vēl tādi maziņi, vienam bija gadiņi, laikam 4, otram pa 5 vairāk. Meita bija lielāka. Un vienā rītā man šeit gadnieks izdomāja paspēlēties ar viesnīcas seifu. Viņš to seifiņu aiztaisīja ciet, saspieda kodiņu, uzspieda kodiņu atkal, seifiņš atnāca vaļā. Atkal ciet, atkal vaļā. Un uz tādiem aizrādījumiem, lūdzu, dēliņ tā nedari, viņš tikai papriecājās un turpina spēlēties. Un vienā no tādiem, no šīm reizītēm, puisīt saspiež seifam kodu. Un es tajā brīdī pinu meitai matu uz bizes pinu. Es viņai pinu bizi un skatos, ka tas bērns sēž pie tā seifiņa un uzspiež kodiņu, un tas seifs paliek ciet. Viņš uzspiež kodiņu vēlreiz, un seifs joprojām paliek ciet. Un es turpinu pīt bizes un saprotu, ka ir slikti, ka viņš ir aizmirsis to, ko viņš ir iespiedis. Un te tas ir noticis. Tur, protams, kad mēs sākam viņu mazliet skubināt, un bērnā ienāk stress, un ir skaidrs, ka šitā nevarēs, ka tas pasākums sāks izjukt tūlīt, jo sāksies viņā panika un sāksies mūsos. Mēs sāksim satraukties, vai ne, un pacelt toni, un tā mana lūkšana tajā brīdī bija Dieva svētam garam konkrēti. Es zinu, ka es pinu tās bizes meitai un sevī lūdzos, un svētais gars lūdzu, atgādini tam bērnam. Tu zini, viņš ir aizmirsis, es redzu, ka te ir panika, mums tūlīt izgāzīsies viss tas brauciens, un nebūs labi, bet bija interesanti vērot, kā viņš sēž, un vienā brītiņā es turpinu lūgties, pinu to bizi un klusi lūdzos svētam garam pēc palīdzības, pēc gudrības tam bērnam. Un tas bija tik interesanti vērot, kā viņš vienā brīdī sastingst pie tā seifa, nofiksējās un uzspiež ciparus. Un atnāk tas seifiņš vaļā. Un es to bizi pabeidzot, pateicu sirsnīgi paldies, svētais gars, uzpinu pušķi un āmen. Un tas bija milzīgi arī tāds priekš manīm prieks un apliecinājums, ka svētais gars dzird, ka viņš ir klāt, ka viņš izglābs, ka viņš palīdzēs tādās varbūt sadzīviskās situācijās, bet manī tā ir liecība, jo es zinu, kam es to jautāju un kam es to lūdzu. Jā, mīliet Dievu svēto garu. Paldies, mīļais svētais gars, ka tu esi ar mums ikvienā situācijā, ikvienā brīdī. Māci mums sevi iepazīt, ieaicināt, lai saucot nāc kungs svētais gars, mēs varam saņemt tevi, tavu palīdzību, tavu apskāvienu. Es lūdzu nāc, kungs, svētais gars, un pieskaries pie ikviena, kas klausās, pārlies un piepildies. Jā, paldies, ka tu mūs katru pazīsti, jā, tieši un konkrēti. Jā, un redzi, kur vajadzīgs tavs spēks, tur dāvā to, kur vajadzīgs atjaunot, samīļot. Tur samīļo, jā, kungs, un ņem savā azotē. Jā, pavadi mūs, jā, šīs dienas ceļā un arī tālāk, lai mēs varam dzīvot tevī, tavā mīlestībā, tavā mierā, tavā žēlastībā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot,
dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.